Vienmēr interesanti paskatīties, kas šajos aparātos ir iekšā. Kāds mums ir princips, te ielējās ūdens iekšā, viņam te ir iekšā arī pretvārsts, lai tas ūdens neizlītu ārā, strādā uz atspērību. Un šeit ieliekās, viņš uzspiežās un ūdens brīvi ietek iekšā šeit. Noņemsim nos, ko mēs te redzam ar radziņu kafijas aparāts. Radziņš šeit liekas apakšā, te mums ir baroša. Jā, tas viss te ūdens no šitā pačoka. Te iegāja ūdens iekšā, re, kur ir šļauka, un re, kur ir pumpīts. Viņam te atspērība, pumpīts to ūdeni sūknē iekšā, pa šļaukām to uzpumpē boilerī, tur tad arī ūdens uzsils vai arī veidojās tvaigi. Un attiecīgi te ir jau labi uzsilis, pumpīts, bet te ir jābūt radziņam, tad tur nāk kafija ārā. Un tajā brīdī, kad nepieciešams tas tvaiks, ir atsevišķi režīms šitā te poga. Atbild par tvaiku, un kas tad notiek tajā brīdī, tad jau tas sūknīts vairs nepumpē, bet viņš boilerī uzkarsē to ūdeni līdz tādam līmenim, ka veidojas tvaiks. Šeit ir tāds vārsts, griežams, kuru attaisot vaļā, tvaiks aiziet uz šeit. Principā viss ir ļoti primitīvi un vienkārši. Ja nepārstāj strādāt, var arī izjaukt ārā un salabot. Ļoti bieži galūs detaļas, piemēram, lētiem kafijas aparātiem vairs neatmaksājas mainīt, un tāpēc arī cilvēki iet uz veikalu pēc jauniem. Nopērk tādus pašus lētos. Kaut kādu gadu, divus viņi nokalpo, var būt labākajā gadījumā, bet kas tālāk, tad ir visādas problēmas. Bet tiem lieliem viņiem jau redzeres daļas, viņas ir ļoti ērti un viegli saremontēt. Nebaidīties un viss atskrūvēt ļoti smuki vaļā. Šito jūs redzējāt kafijas aparātu, rakstiet komentāros, ko vēl mums izjaukt. Tiekamies nākamajos video.